Šēvits, šitas bija wow! Šī likumprojekta anotācijā ir teikts, atteikšanās no dubultās pilsonības nozīmē garantēt šo amatpersonu reāli noturīgu tiesisku saikni ar Latvijas valsti. Kolēģi, šie cilvēki, šie partija apgalvo, ka tiem, kam ir dubultpilsonība, mūsu diaspora, ka viņiem nav noturīga tiesiska saite ar Latvijas Republiku. Es kaut ko šausmīgāku sen neesmu dzirdējis no šīs tribīnes. Šitas, ko tikko no Saeimas tribīnes pauda Zanta Kalniņa, Lukas Šēvits, šitas bija wow! Wow! Vienkārši! Es saprotu tagad, ko jūs darījāt pie tā Komo ezera 4 dienas. Šitas ir laikam tas rezultāts, kā no vienkārša priekšlikuma par to, ko mums vajadzētu parlamentārā līmenī diskutēt. Lukas Šēvits kundze, nākamais solis, ko es gaidu no jums šajā jautājumā, kas ir tik tālu sadramatizēts jūsu izpausmē. Es tiešām saku, wow, aplausi, drāmas karaliene, bravo. Es aicinu jūs tagad sasaukt demonstrāciju Domu laukumā, otro Kiskis kalnu taisiet un sasauciet, lai tajā demonstrācijā pret tiem drausmīgajiem šleseristiem, kas tagad saka, padiskutēsim par to, vai var valsts augstākās amatpersonas būt dubult pilsoņi vai nevar, bet tagad atvediet no visām pasaules latviešu organizācijām latviešu, lai viņi te protestē par šo te. Zanta Kalniņa, Lukas Šēvits, bravo. Komo ezers dara savu. Paldies!